Nu, ko sveicināti, dārgie draugi! Sporta arēna ir atpakaļ jūsu ekrānos. Ar mani Čau, šodien čau. studijā ir Endijs. Čau. Un Krists mūsu Jā, un es labākais. labākais, Labākais, jo labākais, jā. Labākais. esmu Olimpika čempions. Jā, viņš ir Jā, piedalījies bet Olimpiskajās spēlēs, bet tas ir tikai tā totalizatorā un varbūt vēl online bišķi. labi, jā. Joks metam pie malas, bet nu, kāds laiciņš ir pagājis, un te nu mēs esam atpakaļ jūsu ekrānos. Mēs bijām nelielā atvaļinājumā, mēs bijām saslimuši. Sorry. Mēs atvainojamies par ilgo pazušanu no ekrāniem. Nu, varbūt tu biji saslims. Es taču nebiju saslims. Man bija savas ģēles jādara. Jā, labi. Jā, bet nu, par cik skatītāji, kad ļoti daudz lietas ir notikušas šajā mēnesī un patīkamas lietas. Arī netik patīkams. Jā, plusā tuvojās rudens. Mēs šodien vaļsirdīgi visu izrunāsim. Būs vaļsirdīga atzīšanās Latvijas basketbolam, jo mēs šodien par basketbolu. Jā, šodien vajag izsakrājies, vajag parunāt. Šodien galvenā tēma būs basketbols. Vajag mazliet viņu parunāt, jo es teiktu, ir tādas galvenās tēmas, par ko mēs šodien runāsim. Un, pirmais jautājums tev, vai tu esi gatavs šodien runāt? Jā, protams. Kas par jautājumu? Es to drīzāk tev varētu jautāt. Ar mani arī viss ir kārtībā. Cilvēki, piedodiet par manas kameras kvalitāti. Man tomēr ir iegādāti jaunas tehnoloģijas, teiksim tā. Un šobrīd es izmēģinu, teiksim tā, visu iespējamo, ko es varu šobrīd uz šo mirkli jums, skatītāji, dabūt. Tā kā, jā, nevelksim gumiju. Un mēs varētu sākt. Un pirmā lieta. U16 Eiropas čempioni. Ok, tad vēl viens jautājums, ko es tev gribēju pajautāt. Kur tu skaties finālu? Mājās pie televizora. Mājās pie televizora. Savukārt es biju krasta mača vietā, Esplanādē. Un paralēli, kamēr notika krasta mača spēle, tikmēr tur arī rādīja finālu. Un šo foršo brīdi es sagaidīju Esplanādē. Tā kā šautauts arī krasta mačam, jo šogad krasta mačs bija arī tiešām tāds interesants. Interesanti redzēt, starp citu, šķēli Vēfiņā. Jā. Var teikt, viņam tāda kā atgriešanās referendās, jo viņš tur ir spēlēts jau pirms tam, bet šī tāda. Bet, kā domā, šķēlam šī būs pati pēdējā sezona līdz karjerai. Punktu. Es domāju, ne, viņš vēl vien spēlēs. Vēl vienu gadu Vēfiņā, jā? Ja mēs runājam par Vēfiņu, tad Vēfiņam ir nomainījušies galvenie treneri. Un, ja nemaldos, tad galvenais treneris šobrīd Vēfiņam būs lietuvietis. Nē, tas būs Zeļiem. Ok, labi. Es tik tā, ko esmu dzirdējis, lasījis, redzējis, tā kā es visu arī nevaru atcerēties. Jā, Vēfiņam būs Košuškins. Košuškins. Es atvainojos par nepareizi izrunu. Bet, skatītāji, ja jums ir interesi, jūs varat iegooglēt. Nē, starp citu, krasta mačā es arī pastījos to pirmo spēli Vēfiņam, pastījos, kāda viņiem ir tas potenciālais sastāvs. Tur vēl ļoti daudz cilvēku nespēlē. Ojārs Suviņš ir satraumēts. Pagaidām viņš kaut Jā. Tu te šodien pievienojies Isufs Sanons atpakaļ. Tā kā Sanons ir atpakaļ VFA. Un tiesa, kad viņam ir savainojums, viņš varēs spēlēt tikai novembrī vai decembrī. Tā kā jā.
Tātad U16 tavas, teiksim tā, Es varētu pirmkārt sākt ar to, ka domas. es uzteikšu treneru un ģeniāls spēles plāns pret it īpaši tas pusfināls pret Spāniju un arī tas, ko es pamanīju, mēs nesalūstam tajās svarīgajās spēlēs, ka mums ir tā kā, ka, nu jā, labi, sākums tad būtu grūti, mēs aizējām tur -20, -30, nu, kad mēs vispār zaudējam bez variantiem. Nu, šajā turnīrā jau tā nebija. Un, tur, protams, Perlē tur ārdījās un rādīja tādas ciparas, kuras tur Rubio agrāk rādīja, vai ne? Un tur vēl visādi citi spēlētāji. Bet, nu, es varu teikt to, ka 7 uzvaras 7 spēlēs, vienkārši kosmos. Nu, kā, es nevaru neko sliktu pateikt par šo komandu, jo viņi uzvarēja visas spēles. Nu, kā, Jakovičs, Perlē simboliskajā, nu, tur vispār bez variantiem. Labi. Nu, tev mazliet viņa raustās kamera, tā kā es ceru, ka tas podcasts kaut kā neietekmēs. Nu, cerēsim. Tev arī raustās, bišķi. Tas tā, kontrastam. Jā. Nu, tā varētu varbūt būt. Mēs par to šodien nerunājam. Bet, forši. U16, nu, tāds grandios mirklis. Un mūsu galvenais varonis ir Benjijs. Benjijs Jānis. Cik tur 23 punktu vidēji spēlē, nu tā kā, come on. Nu. Šajā vecumā 23 punktu spēlē, ar kādu pārliecību tā izlase spēlē. Viņš pavilka līdzi sev tos spēlētājus, viņš lika viņiem spēlēt vēl labāk, un arī tajās pēdējās spēlēs par Franciju un Spāniju atradās tikai arī citi līderi, ne tikai Berlē. Viņš arī bija reizes, kad arī viņam tur varbūt neaizgāja spēle, kad viņš atradās. Tas pats Teikmanis, tas pats Jakovičs. Jakovičs par Franciju, gan man liekas, nevienu talantiem netrāpīja tur. Ne pret Spāniju, man liekas, tas bija. Kur Jakovičam, man liekas, bija 0,9 metienos no spēles. Līdz brīdim, kad viņš pat iemet to vienu talantiem beigās. Komanda... Jā, nē. Man ir tāds uzskats, ka visa Latvijas izlase, visa komanda bija viens liels līderis. Nu, mēs nevaram izcelt tikai to Benjiju, Jāni, jo visa komanda jau sitās līdz pašam pēdējiem, un tāpēc arī tas ir arī varbūt iemesls, kāpēc Latvija tika kronēta par Eiropas čempioniem. Savukārt sievietēm arī tagad iet tikpat grandiozi, jo spēlē pret Spāniju. Nu, teiksim tā, šitas ir vai nu bronza, vai nu cīņa par arī čempionu godalgām. Bet, diemžēl viņa jāsaka, teiksim tā, mēs galīgi pret Spāniju šajā spēlē neesam favorīti statusā pirmkārt. Otrkārt, Spānija savas spēles vidēji uzvara +79. Tā kā būs grūti, bet nav jau neiespēja, protams. Jā. Nē, ja tu tā stāst, tad klausies pret Spāniju. Tagad bija U16 mūsējiem jauniešiem spēle. Tad jau arī īsti nelikās, ka Latvija būtu, teiksim tā, favorīti tajā spēlē. Mēs jau īsti nekad pret Spāniju neesam favorīti basketbolā. Jā, bet tā jau ir vienmēr mēs jau liekam tās ekspektācijas, ka šajā spēlē mēs varam kaut ko izdarīt, bet beigās sanāk tieši labāk. Tā kā īsti jau nevar teikt tā, ka tur viena Spānija ir favorīta, un tad bez mazvai es nezinu. Tā kā tas pēc tam sanāk, ka baigais brīnums, ka mēs tur uzvaram. Galvenais keywords, jeb atslēgas vārds, manuprāt, šeit ir vienkārši komanda, izlase. Cilvēki, kas ir tajā komandas burbulī. Protams, treneris tajā skaitā, treneris jau arī ir komanda, jā, tā kā es saku. Viss tas komandas burbulis, es teiktu, tā ir tā viena formula, kas ir principā uz... ar kuru tu mērķē uz titulu, savādāk. Jo, būsim godīgi, viens cilvēks nevar izvilkt visu komandu. Tas ir tikai... tā ir. Tās ir manas tādas domas, pārdomas.
Par sievietēm es atzīšos, es sieviešu turnīram nesekoju, bet esmu kaut ko redzējis no highlightiem, no kaut kādiem citiem tiktukiem, rīliem un tā tālāk. Tā kā principā U16 mūsējie džeki spēlē. Tikpat labi, manuprāt. Jā. Man personīgi likās, ka būs traģiskāk, bet nē, tā jau arī nevar teikt, ka, ja mēs tādā turnīrā spēlējam, tad jau ir kaut kāda tā loģika tajā visā, ka mēs tur esam iekšā, jo nevar būt tā, ka kaut kāda ļoti, ļoti vāja komanda tiek bez maz vai pret tādiem grandiem spēlēt. Tas nebūs loģiski. Bet ir saprotami, kaut vai tā loģiski padomājot. Tu tāpat vien nespēlē Eiropas čempionāta pusfinālā. Tu nespēlē tādu. Tu esi pelnījis tur būt. Ja tu esi pelnījis tur, ja tu esi nonācis, tad tu esi pelnījis spēlēt Eiropas čempionāta pusfinālā un vēl pa medaļām. Tā viņš ir. Jā, šajā gadījumā es tev piekrītu. Tiešām, jā. Ok, tā tad U16 meitenes, kā tev līdz šim brīdim, patīk spēļu gaita? Vai ko tu vari, es precizēšu, ko tu gribētu sagaidīt no mūsu U16 izlases meitenēm? Lai viņš nepadodās un izbauda šo brīdi, tas, ko parasti treneris saka, jāizbauda brīdis, ka tu esi tajās svarīgajās spēlēs, ka tev ir tā iespēja sacensties par augstākajām pozīcijām, par augstākā kaluma medaļām. Jā, es pilnīgi piekritu, jāizbauda šis brīdis. Un, jā, tā ir Spānija pusfinālā. Mēs zinām, ko šī izlase spēja, bet es uzskatu, ka mēs arī nemaz tik slikti nespēlējam. Jā, mēs tur esam ar tikai vienu zaudējumu nonākuši pret Itāliju, kas mums bija grupu turnīrā. Tad Itālijas pusfinālā kaut kā neredz. Tā kā paldies. Lai tā būtu. Lai tā būtu. Par uzvaru, jā. Jā, ok. Kaut ko vēl no U16 džekiem, ko varētu vēl pateikt, izteikt, varbūt kaut kādas ekspektācijas pateikt nākotnē. Es teiktu, varbūt vēlējumus. Vēlējums pirmkārt, lai viņi turpina šādi strādāt, lai viņi turpinās viss tas pats ceļš, lai viņi. Es nezinu, man kaut kā šausmīgi gribās ar tā komandu spēlēt tālāk arī U18. Viņiem visi vēl izaugs līdz 18, protams, bet kā Benjaminam būs ar to ASV un kā viņš tur mācīsies, spēlēs, droši vien tur koledžās un tā tālāk. Tas jāskatās. Cerams, ka visi arī tur varēs spēlēt, jo es ļoti ceru, ka tas kodols vismaz saglabāsies tajās nākamajās turnīros, jo tas notiks, tad mēs tur nevienu medaļu varam, liekas, paņemt. Bet, jāskatās, protams. Slovēņiem uzauga Joksimovičs arī U18 turnīrā, tā kā šitās spēles pret serbiem, pret spāņiem, galā fināls pret Franciju. Man bija tāda sajūta, ka pret Franciju būs grūtāk tikai tāpēc, ka tur ir džeki vienkārši milzīgi, divmetrīgi, tā kā es nezinu, 6 porziņģi Latvijā. Labi, nepārspīlēsim, bet to domu vismaz cilvēki jūs sapratāt, ko es domāju. Manā uztverē ir tā, ka pret Spāniju mēs kaut kā izvilkām vienkāršāk to spēli nekā pret Franciju. Par Franciju. Jā. Par Franciju tā atslēga bija 3. ceturdaļa. Mēs iesākām ļoti labi to otro puslaiku. Mēs te ar labu aizsardzību, jo parasti jau jebkurā sporta veidā komandas sportā saka, ja tev no tās aizsardzības atnāks arī tas pats uzbrukums. Tā kā, ja tu ļoti labi spēlēs aizsardzībā, tad arī tas uzbrukums atnāks pats. Mēs tieši tā arī spēlējām. Mēs palīdzējām viens otram. Francijai bija ļoti apgrūtināti vispār tā komandas spēle. Viņi ļoti daudz izdarīja tādas individuālas darbības. Mēs tieši kā komanda spēlējām vairāk. Komanda arī beigās uzvarēja, kā teica. Komanda izcīna savu. Mēs varam patīt mazliet viņu vēsturē atpakaļ, jo
Nu, Latvija šobrīd ir Eiropas čempionu. Vienalga kādā, kaut vai tas ir U16. Patīsim vēsturi atpakaļ, un kura bija pati pirmā valsts, kas uzvarēja čempionu titulu Eiropā? Ženēvā. Latvija. 1935, jā. Jā, ja jūs cilvēki iesakam noskatīties filmu Sapņu komanda. Labākā tieši filma. Par to arī ir stāsts. Kāpēc es šito tieši pieminēju? Tikai tāpēc, ka atmiņas, patīkamas atmiņas un vēl viena vēsture pārrakstīta Latvijai, ir tīpaši sporta veidā un basketbolā. Tas, man liekas, ir tas fenomens, kad Latvija klusām pārsteidz visus, nezinu, citas vietas, citas pasaules malas. Kad mēs esam tādi klusāki un ar laiku mēs šos panākumus izcīnam, jo, protams, tāda Amerika, Kanāda, kurai katru gadu ir viņi izskan skaļi, spēlētāji izskan skaļi, tituli viņiem ir katru gadu. Protams, mēs katru gadu par viņiem dzirdam un viss tas pārējais, abrīnojam visu to pārējo. Tāpēc saku, man liekas, ka tas fenomens mums ir tas, ka mēs neesam tik apspriesti. Varbūt arī tāpēc lielākajai daļai rodās tā pārsteiguma sajūta, kad Latvija vienkārši ir atnākusi uz čempionātu. Baigi nekas tāds, grupa spēlēs arī tāds baigi nav. Un tad, kad ir jāizšauj pareizajā brīdī, tad mēs to spējam izdarīt. Labi, tas ir arī atkarīgs, kāda ir tā situācija, jo nevienmēr nebūs tā, ka tev uz paplātes iedos tik labu saldu ēdienu. Ja? Tā kā šis, man liekas, bija tās ķirsītas uz putukrējiem, teiksim. Šis bija ļoti labi, jā. Šis bija ļoti saldi un vēl dāvana Rīgas svētkos. Protams, un ka paralēli notiek krasta mači, jo tā, vispār es tev varu pateikt, es jums varu pateikt par to atmosfēru tajā esplanādē, vienkārši bija forši. Tā, ka kaut kas negāja, fani ar bungām pat nāca uz esplanādu skatīties. Bet, protams, mūsu fani taču ir vislabākie pasaulē, tas jau, tāpēc arī tas ir tas fenomens. Tāpēc jau arī ir tas fenomens, kad Latvija visu dara, klusāk, bet beigās viņi ir vispamanākie līdzutēji un sportisti un cilvēki un tā tālāk. Labi, no to jau Latvija tādā sportā izceļās, ka, mums varbūt tie panākumi nav tik daudz, bet ir tāda brīži, kad, kur kaut kas notiek, kur mēs kaut ko izcīnām. Tas bieži vien ir, ka it kā no mūsiem neko nedzird, bet tajā pašā laikā, kur U16, kur paņem zeltu, kur meitenes pusfinālā, pēkšņi mēs te par lielo izlastoju varam sākt runāt, ka tur bez mazā vietas pēc atteikumus pēc otru neviens izlasē, nebūs negrib spēlēt. Un šitie redz, darba etika viss kārtībā. Šāda darba etika būs arī turpmāk, un Edijs Šlesers neparāda svagu, kā saka, kā treneris, tad mēs varam turpināt savu dominanci Eiropā. Mēs dominējam. Jā, tad pieskarsimies pie aktuālajiem jautājumiem. Tad pirmais aktuālais jautājums ir par Latvijas sabiedrību un rasismu. Tad LBS bija ielikuši tādu ziņu, ka viņi ir vērsušies policijā ar iesniegumu par to, ka ir izskanējuši ļoti drausmīgi rasistiski komentāri. Tas lielāko daļu ir domāts par Benji. Jā. Paskatoties visu šo situāciju, man ir ļoti liels kauns.
Man par mūsu sabiedrību ir liels kauns. Un es to nebaidos izteikt šeit kamerā un jums cilvēki atklāti. Jo tā kā, šis podkāsts tomēr ir tā kā karstākie viedokļi, karstākās diskusijas un tā tālāk, bet, man ir tāds jautājums cilvēki, ko jūs darat? Priekš kam tas ir vajadzīgs? Tā kā, kāpēc nevar padomāt ar galvu? Visi jau baigi labie, zini, kā ieliek komentāru, it kā domā, ka neviens neko nepamanīs, ka visiem ir pie vienas vietas un tā tālāk. Un tad rodās nākamais jautājums. Tā kā, vai tas tiešām ir tas, kā tu sevi parādi, kā tu mūsu valsti parādi arī pasaulē? Jo, ne tikai Latvijā šitas ir. Ne tikai pat ārzemnieki. Protams, jā, bet es šajā gadījumā es tev piekrītu un es papildināšu tevi. Džeks ir pieņēmis Latvijas pilsoni. Džeks jau spēlē Latvijas izlasē, viņam mamma, kur arī spēlēs basketbolu, starp citu iepriekš. Viņam pat iemācīja latviešu valodu. Viņa teica, ka viņai ir svarīgi, lai dēli saprot latviešu valodu. Tā kāda vēl pēc tam tu nevari likt mierā to cilvēku? Viņš spēlē izlasē. Pasties, ko viņš dara uz laukuma. Tas vienkārši apbrīnojami. Tas vienkārši kosmos. Tā kā tajā vecumā tā spēlēt, apbrīnojami. Kāpēc tādas negācijas jāizpauž? Es nesaprotu. Papildinot tevi arī par māti. Māte principā ir latviete, ja? Māte ir no latviešu saknes. Laikam, bet es neatceros. Bet es baidos samelot. Es arī, es tā konkrēti nepateikšu, bet es teikšu tā, kaut kas līdzīgs Latvijas saknēm. Jūs varētu varbūt palabot mūs. Ja jūs zināt, tad jūs varat mūs palabot, bet un to, kad Benji teica ir īsts amerikānis, tas jau ir skaidrs. To jau visi zina. Es pat esmu dzīvē viņu saticis tādā metrā attālumā. Man bija tā iespēja, jā. Tā tad, vēl paturpinot par visu šito te, tas ir vienkārši bēdīgi. Tas ir bez mazliet tas pats hokejā par to Merzlikina drāmu. Cilvēki, es nesaprotu. Vai mēs esam, vai mūsu sabiedrība ir izlutināta, vai arī mēs nespējam pieņemt tas, kas mums ir vienkārši dots uz šo momentu. Jo, es domāju, ka no otras puses, laikam, Latvijas sabiedrība vai tīri tāda sporta fani izteikti līdzutēji nespēja pieņemt to, ka mums ir varbūt citas ādas krāsas kaut kāds spēlēs, jo mēs nekad tādam neesam spēlējuši iepriekš. Šeit es varu tev paturpināt par mūsu mīļo izlasi Poliju, kuru mēs gan personīgi, gan arī šeit esam apsprieduši. Jordans Lloyds! Lloyds pēc Lloyds ir vispār kanādietis. Vai arī, man liekas, kanādietis. Es nezinu, godavārds, es nezinu, es atturos. Kanādietis, jā. Man tā liekas, es esmu uz 95%. Tagad viņš ir pa pusē pols. Viņš ir pols pa 75%. Tāpēc, ka viņš ir pieņēmis, teiksim tā, pilsonību Polijā un tā tālāk. Tas jau ir. Bet bieži viņam arī parasti pierādījies, ka naturalizētiem spēlētājiem tas rezultāts nav. Bet, te jau, skaties, Benji jau nav, viņš jau nav, teiksim tā, naturalizēts. Viņš vienkārši. Tas ir bijis savādāk. Tur ir mazliet savādāks tas stāsts un tā situācija. Un es arī, piemēram, skatoties uz Benji, es nesaskatu tur kaut kādu, nezinu, melnās krāsas cilvēku. Es viņu saskatu kā foršu puiku. Viņš pat latviski prot runāt. Un intervijās viņam visu uzdod latviski. Viņš arī atbild latviski. Nav tā, kā, piemēram, nav tā kā ar tēti, ka, piemēram, kad Krasta mačā bija tā intervija ar Benji tēti. Protams, tā kā viņš ir tīrs amerikānis, viņš jau angliski runās. Tas ir arī mazliet savādāk, bet vienkārši jāpieņem tā lieta tāda, ka Benji tiešām, Benji var uztvert kā latvieti. Manā skatījumā Benji ir tīri latvietis. Man arī manā skatījumā viņš ir latvietis un
Labi, viņam tur varbūt intervijās ik pa laikam kāds tur anglicisms izprūk. Nu, tā ir reizēm gadās. Viņš ir vispār jau viņš ir amerikānis, palielam pēc savas tautas. Nu, jā, nē, nu, protams, protams, ka viņam šobrīd nebūtu tā ideālā latviešu valoda, jo, lai viņam būtu ideāls latviešu valodas akcents, tad viņam būtu principā jānodzīvo Latvijā cik tur gadi. Es pat teiktu kādi. Es pat teiktu kādi 3-4 maksimums. Nebūs tik traki. Ar laiku. Nē. Tas, ka viņš jau runā latviski, tas ir vienkārši fantastiski. Un tepat arī var pielīdzināt tās lietas, kad, piemēram, citi cilvēki, kuri no ārzemēm atbrauc, kad viņi tur vai nu tikai angliski, vai nu es nezinu, par dažām lietām mēs neizteiksimies, tāpēc, ka, tas ok, tā kā, tas ir aktuāli, bet, tas vienkārši nebūtu ētiski par tādām lietām runāt, jo par tādām lietām jau mēs visi tā kā gudri esam, visi gudri var runāt, bet ieturēsim tādu ētiku pret visu šo te. Es tev gribēju pajautāt vienu jautājumu. Esmu gatavs atbildēt. Šis būs interesants jautājums, vai Eiropas čempionāts 2029. gadā basketbolā pieaugušajā. Vai mēs tur redzam Benji? Jā, es tieši gribēju nākamo jautājumu ar to ar Benji un Lielo izlasi saistīt. Bet paldies par jautājumu. Interesants. Un man liekas, ka jā. Jo, nākamais Porziņa talants, Es neteiktu Porziņa talants. Es teiktu, viņam ir sava harizma, viņam ir savs šarms, viņam ir sava basketbola domāšana. Kāpēc ne? Plusā vēl gadi. Benji šobrīd ir 16 gadi. Tas sanāk pareiķinam 29. gadā viņam būs cik gadi? 20. 20. 19. Gadi. Reku mēs te varam arī pielīdzināt mūsu jaunieti, kurš ir spēlējis Real Madrid Spānijas komandā. Dončić. Grīnvalds un Dončić. Jā. Labi, es sapratu, ka vairāk par Grīnvaldu, bet es ar pirmo iedomājos Dončić. Nē, abi divi varianti pareizi. Tā kā cilvēki jau, man liekas, arī mazliet, ja iedziļināsies, sapratīs, par ko iet tā runa. Tā kā, te ir visas iespējas un viņam tiešām, ok. Tagad tas jautājums par to te arī izskanēja tas Gailīša, jeb Latvijas vīriešu izlases galvenā trenera komentārs par to, ka tas būtu muļķīgi, ja Benji pēc šādas eiforijas, pēc šāda turnīra pievienoties jau ieskrējušai lielai Latvijas izlasē. Un par šo arī ļoti daudz cilvēki rakstīja visu kaut kādus debīlus komentārus, tur teica, neko jau mēs nezaudētu, viņš būtu labs papildinājums un viss kaut kā un tā tālāk. Tad te arī te arī rodās tā kā citi jautājumi. Priekš kam tu tā kā gribi vēl vairāk nogurdināt Benji? Viņš tikko atnācis atlidojis no Eiropas čempionāta. Viņam drīzumā jābrauc uz Ameriku gan spēlēt, gan studēt, mācīties. Iedod čalim mazliet to mieru, tā kā, lai viņš ieiet tajā savā darba ētikas ritmā, un tad varbūt jau uz kaut kādiem nākamajiem turnīriem varbūt skatāmies un domājam klāt, jo šis komentārs no Gailīša puses tiešām bija korekts. Es viņam pilnībā piekrītu, ka uzreiz nevajadzētu Benji ielikt šajā Mēs arī varētu pāriet pie lielās izlases kā tēmas jau. Jā. Kvalifikācijas spēlēm parunāt. Drīzumā spēles ar Horvātiju un Izraelu. Ir nosaukti sastāvi, kādus mēs redzēsim tur. Diemžēl mēs neredzēsim Arturu Žagaru un Ojāru Siliņu, traumas dēļ. Porziņš, Šmits. Principā un vēl ir izskanējuši ļoti bēdīgas ziņas par Gražulu, bet tas vēl nav nolemts. Oficiāli nav nekas attīstīts par to. Tas ir viņa paša
teiksim tā, teiktais, ka viņš nav to visu apdrošināšanas maksu saņēmis, un tāpēc viņš vispār nezinu, vai viņš jau spēlēs izlasē. Jā, bet viņš oficiāli nav pateicis, ka viņš ir beidzis karjeru izlasē. Tā kā Oficiāli nav. Varbūt viņam vajag laiku. Nē, varbūt viņam vajag laiku. Tā kā tu jau arī nevari zināt spēlētāju to stratēģiju. Jo es, piemēram, neesmu dzirdējis, ka viņš kaut vai tajā pašā kodā klubā būtu ieradies un tur spēlē. Varbūt, ka ir. Vienkārši par Gražolu pēc viņa tās Eiropas čempionāta traumas baigi nekas nav dzirdēts. Tā kā visādas situācijas var būt, bet es ceru, ka būs, ka viss nokārtosies, ka to lietu var. Manuprāt, šeit es piekritīšu Dārnam Bartānam intervijā, kur viņš teica, ka ja tev nav savainojuma problēma, ja tev nav vispār tā kā problēmas vesam, tad tev jāspēlē ar izlasē. Tā kā, come on, tas tāpat kā, pasties, Serbi tur dabūja Jokičus kvalifikāciju, mēs nevaram Porziņu dabūt. Labi, viņu klubs nepalaid, mēs saprotam, kāpēc, bet, mēs esam tīri tādā situācijā, ka mums vajag visus labākos iespējamos tos spēlētājus, ko mēs varam dabūt. No vienas puses, jā, bet no otras puses, tā kā, pasties uz jebkuru izlasi. Jebkura izlase var dabūt savu Eirolīgas spēlētājus un varbūt, maksimums 2 no NBA. Vāciešiem es ceru neredzēt obstu, godu vārds. Es negribu. Jā, bet pieskaroties tam, ko es gribēju teikt, te ir izskanējis tāds jautājums, vai LBS-am, jeb Latvijas Basketbola Savienībā, ir konflikts ar izlases spēlētājiem. Jā. Šis ir absurds, šis ir pilnīgākais absurds, jo šeit ir tas faktors, ka izlases federācijai, vispār valsts basketbola federācijai ir jāmāk komunicēt ar organizācijām, kur potenciālie izlases spēlētāji spēlē. Organizācijās ir klubos. Viņiem ir jāmāk. Es piebildīšu izlases līderi. Jā, jā, un komunikācija. Tā cerēt Rodionu šajā izlasē. Man šausmīgi gribējās Rodionu šeit, bet tas viss ir tas, ko es tev saku, komunikācija, kad LBS vienkārši nemāk komunicēt ar organizācijām. Bet padomā, to mēs arī redzam, ka spēlētāji bieži vien tik līdz kā nāk tās izlases spēles, viņi man tur kājas sāp, man tur kaut kas sāp, gara sezona bijusi tur, nezinu, problēmas ir veselība pārstāvēt, tas, ko mēs dzirdam. Bet tas ir diezgan tāds, tā kā tur izteicās intervijā, ka tās tāds atrunas vienkārši, lai nespēlētu. Tā kā varbūt nemaz negrib spēlēt. Jā, bet tad jau arī paskaties, piemēram, izlasē jau parasti, tas ir jebkurā izlasē, kad galvenie treneri vispār, treneru štābs sazvanās ar jebkuru potenciālo Latvijas izlases kandidātu vai arī spēlētāju un, protams, arī līderiem, kādu pieminēja. Un tur ir sarunas, tā kā ir jautā, kā jūties, kādi tev ir plāni uz izlasi un viss tas pārējais. Veselības problēmas, es te varu pateikt 50/50. Jo, labi, nekad tu nevari zināt. Dažreiz tās veselības problēmas ir tādas, ka tu tiešām nevari spēlēt un ka tev vajag to ķermeni, to imunitāti atjaunot, bet no otras puses arī piekrīt, kāpēc visi domā, ka tās ir atrunas, jo, tā kā ir tās svarīgākās spēles, tie svarīgākie logi un ka tev vajag to spēlētājus, viņi vienkārši nebrauc. Bet tas jautājums ir tiešām tāds, tā kā, kāda ir tā komunikācija LBS-am ar to attiecīgo kluba organizāciju, jo, nevar tā būt, ka tai pašai, tai pašai Vācijai vai tai pašai Lietuvai visi spēlētāji, labi, lielākā daļa spēlētāji kaut no tām pašām Eirolīgām ir sastāvā, vai tur atbrauc, piemēram, tas pats Jonas uz izlasi. Mums nav. Mums pilnīgi nekā nav. Tā nevar. Tas neizklausās loģiski, tāpēc te varbūt,
jebkādi faktori vienkārši, tas galvenais jautājums ir, kāda ir tā komunikācija. Un es vienkārši gribu saprast to situāciju, jo arī tādi pieņēmumi, ka LBSam tur ir konflikti ar spēlētājiem, tas ir pilnīgākais sviests. Te jau principā varētu pilnībā par jebkuru klubu tā pateikt. Kad protams, spēlētāji vienkārši nenāk, nebrauc. Principā, labi. Stāsti. Godīgi sakot, teiksim, paskatoties uz Vācijas izlases sastāvu šajā kvalifikācijas slogā, kas būs augustā, es atzīšos, es priecājos, ka mēs tagad ar viņu nespēlējam. Tas ir viens. Otrs, Lietuvai ir atteikuši pilnīgi visi labākie spēlētāji. Palielam vienīgais, ko es dzirdēju, ka Tubels spēlēs laikam tikai. Jā. Viss tas. Jā, tur ir vesels saraksts ar NBA večiem, ka mums tik ir jaunie spēlētāji, tik mēs gāzīsim visus, bet ar tādu sastāvu pat Lietuva arī var nemaz nebraukt uz pasaules kausa. Es zinu, kas mani pārsteidz visvairāk no Baltijas valstīm. Tā ir Igaunija. Jo viņi šobrīd... Viņi reāli var tikt uz pasaules kausa. Viņi tiešām, viņiem ir tā darba praksa, ko viņi šobrīd rāda, tas ir vienkārši fantastika. Pat bija tā pārbaudas spēle, kur pēdējās sekundēs Igauni to trojku, man liekas, iemeta. Nē, tas bija 2. Izlases. Tas bija 2. Es arī redzēju. Igaunija, kas jau tur ir, laikam, Somija ar Franciju 2. kārtā. Tas ir tāds, Somija, tad man liekas, būtu rīktīs sišanās Somija par to tikšanu uz to turnīru, bet no visām tā komandām, liekas, Igauni tajā vispateicīgākajā pozīcijā, lai brauc to turnīru, jo ar lietuviešu tas, ko mēs jau iepriekš runājām, tur 2. kārtā, labi, 3-3 ir, bet 2. kārtā Turcija, Serbija un Bosnija. Tur atkal tur ir lielie dūži, mums jau arī nekādi paziņa tur pretī nenāk. Come on. Tāpēc man liekas, ka ir jāuzņem šobrīd tā situācija tāda, kāda ir, un vienkārši, jāatcer, ka mūsu sastāvs šī brīža. Latvijas sabiedrība, es nāku ar paziņojumu, kad vienkārši, jābeidz muļķoties kaut kādos komentāros debīlos un rakstīt sviestu. Vienkārši jāpieņem tas, kas mums šobrīd ir, jāiet tālāk. Ja kaut vai mēs uz to pašu pasaules kausu netiekam, tad vienkārši jāgatavojās Eiropas čempionātam 29. gadā. Strādājam tālāk vienkārši sakot. Nebūs vairāk tie pirmsākuma banki laiki. Nebūs tā, diemžēl. Šobrīd. Pēc 30 gadiem tikai. Labi piekrītat. Labi piekrītat, pēc Alonso aiziešanas šobrīd izlasēji mazliet labāk veicās. Jo tagad bija Alonso, tad bija viss. Labi, lai gan arī tur nevar viņu vainot, tāpēc, ka tas sagatavošanās laiks, posms bija... Viņam pirmās spēles arī izlases bija pasaules kausa kvalifikācija. Tas ir atbildīgs spēles, kuras tu nedrīkst atļauties, baigi zaudēt. Mēs pie banki 9-1 bliezām. Mēs zaudējām pirmajā spēlē Serbijā, tālāk bija tikai uzvaras. Katram trenerim, protams, ir sava pieeja un viss tas pārējais, bet, Alonso, man liekas, bija tāds, ka vajadzēja gailīt jau uzreiz līdz kā treneri. Man arī tas likās, ka būtu pareizāk ideja. Lomašs arī pareizi pateica. Lomašs pareizi arī pateica toreiz tajā podkāstā, kad tas bija podkāsts vai arī kaut kāda cita intervija, bet es atceros, ka viņš arī pateica, ka viņš bija baigi vīlies par to, ka Gailītis netika jau no paša sākuma iebalsots, ievēlēts kā lielās Latvijas izlases treneris. Tā kā labi, bet mēs jau sākam mazliet tā arī norakt mūsējos. Es domāju, jāparunā par labām lietām, jo kas mums tāds basketbolā ir labs? Palielam daudz ko labi mēs izrunājām. Labi, jaunie, labie talanti. Lielajā izlasē prieks, kad daži spēlētāji izceļās. Piemēram, pēdējā spēle pret Austriju man patika, kā Strautiņš blieza, un man patika, kā Laksa atvērās savos trojkās. Viņš vienmēr bija snaipers, tikai
Viņš nav tik daudz ticis pie teikšanas. Tagad, kad ir tās problēmas ar sastāvu, Laksam vajag dot spēlēt. Viņš pierāda, viņš ir tāds, var redzēt, ka viņš ir tāds atvēries beidzot. Un ja viņš grib, tad viņš var. Vienkārši tā kā. Teiksim tā, no pozitīvā skatu punkta, es vienkārši ceru, ka šis Latvijas sastāvs izspiedīs maksimumu šajās divās spēlēs. Ja būs uzvars abās spēlēs, man ir pilnīgi apmierinoši. Ja mēs uzvarēsim arī tikai Izraēlu, varbūt zaudēsim Horvātiju vai otrādi, tad arī viss būs kārtībā. Nav tā, ka mēs tur galīgi norokam, ka mūsu džeki vispār neko nespēj uz laukumu. Tā nav. Mēs varam spēlēt. Pret Izraēlu, jā. Tu jau zini, ka es pret Izraēlu būšu arēnā, skatīšos. Tā kā cerēsim uz to labāko, bet, labi, izlasē vēl viena pārbaudas spēle ir pret Ukrainu. Un kas Ukrainā ir galvenais treneris? Bagātskis. Un šo personāžu es arī labprāt gribētu pieminēt. Ilgadējs Latvijas arī, teiksim, tā izlases speciālists. Un tāda, teiksim, leģenda Latvijas basketbolā. Bijušais Latvijas izlases basketbolists. Jā, bet arī tā, kā viņš trenē Ukrainu, paskatoties, forši. Viņš ir atradis, man liekas, vietu, kur viņš var izpaust savu taktiku, savu spēli. Un Ukrainā ir arī tādas ļoti labas iespējas izcīnīties tajās vietās. Šobrīd Ukraina ir 2. vietā kvalifikācijā tabulā. Aiz Spānijas tikai, bet, ja Ukraina un Igaunija tiks pasaules kausos, būs priecīgs. Tas būs tāds labs. Es varēšu fanot vismaz par Igauniem pasaules kausos. Jā, es to tieši gribēju jautāt, par ko mēs fanosim, ja Lietuva, Latvija netiks pasaules kausā, tad droši vien, ka mēs pret Igauniju. Es tiešām ceru, ka Igaunijā izdosies. Es ļoti ceru, ka Igaunijā vismaz izdosies tur. Protams, es nenorakstu ne Latviju, ne Lietuvu tur, bet tā situācija sarežģīties, ka, Ja mēs teiksim, būtu ar Nīderlandu, Vāciju, Izraēlu jau spēlējuši un Horvātiju, ko es runāju? Ar Horvātiju, Vāciju un Izraēlu spēlējuši jau pirmajā kārtā, tad, varbūt otrā kārta būs bišķi vieglāk, bet, tagad, kad mums ir tā otrā kārta, tad es tur bišķi pakaus, paskatījos, ai. Jo pret Horvātiju arī, spēle 2 NBA spēlētāji plus Hezoņi. Kurš tikko parakstīs līgumu Dallas, paldies un uz redzēšanos. Es nezinu. Es nenoriecinu mūsu izlasīt, bet es neredzu veidu. Es domāju, ka mēs esam pārāk skeptiski. Vai arī mēs esam vienkārši ticēt. Vajag ticēt mūsu džekiem, jo mūsu zeme Latvija. Mūsu zeme Latvijā. Un mūsu zeme Latvija. Kā arī man sirdī Latvija. Ar to es domāju, ka basketbolam mēs pa lielam esam izgājuši cauri. Varētu tagad pieslēgties mazliet par futbolu. Drusciņ var atsist futbolu. Futbolā ir noslēgušās dažas spēles. Viena. RFS ar zaudējumu. RFS ir jābloņēts. Gadās, Zikā Čehi bija, ja mēs pieskaramies futbolam un RFS, tad ko tu padarīsi? Kā ir, tā ir. Tur es vienkārši. Es nevaru teikt, ka RFS necīnījās. Tā nebija. Reāli tā nebija. Varbūt vienkārši. Tas pretinieks bija tāds neērts, jo Čehi, nevar teikt, ka Čehi tur baigi futbolisti nav, jo tu pats zini, ka Čehi taču spēlēja pasaules kausā futbolā. Jā, viņi tik tā ko Čehiem tās līgas arī ir diezgan labas un labākas. Jāblodnets spēlē līgā, kur ir Prāgas Slavija un Prāgas Sparta. Come on. Tās ir 2 futbola grāni, kuri gadu spēlē Čempionu līgā. Come on. Ok. Es domāju par RFS un Čehiem mums komentāru baigi nav. Tur viss ir skaidrs, kā ir. Tā ir. Rīga FC, es atvainojos, 0-0 izbraukumā ļoti godīgs rezultāts, bet tās iespējas vajadzēja izmantot. Come on, lūdzu. To vajadzēja izdarīt. Tu jau zini manu viedokli, un es to viedokli neizteikšu. Es dzirdēju.
Es to viedokli neizteikšu. Man personīgi FC Rīga. Man FC Rīga kā futbola komanda. Nu, man viņi nepiesaista. Tu esi RFS līdzutējs sirdī. Es vienkārši par Latvijas futbolu fanātu. Jā. Nē. Viss kārtībā. Tu vienkārši zini man nostāju un manas domas par šo FC Rīga klubu. Teiksim tā, ja tu savu viedokli izteiksi šeit, tad būtu pīkstuļi jāliek. Mēs to nedarīsim. Tā kā Oļiks dara, mēs to nedarīsim. Diemžēl, jā. Nu, ar tādu leksiku es negribētu jūs izklaidēt. Bet, jūs paši varat iedomāties, kā varētu izteikties. Labi, Auda. Izbraukumā sadega zilās liesmās, godavārds. Es nezinu. Es neredzēju spēli izbraukumā, kur bija 0-4. Es atvainojos, bet šis jautājums man teica, ka Auda pirms spēles totāli zaudēs. Un, diemžēl, tā arī notika. Bet es nezinu, Tāpēc, ka es cienījamie skatītāji esmu pareģotājs. It's magic. Viņš ir Nostradamus. Viņš ir Nostradamus. Krists ir Nostradamus, jā. Viņš pareģoja, ka Auda zaudēs. Tev tā notika. Nu, nezinu, Džeka pārdevis spēle riktīgi. Tur bija kaut kāds lampu drudzes vai Džekiem vispār nekas nesanās tajā spēlē. Albāņi, kā sāka spēle, tā viņi tur līdz 9. Nu, labi, bet Albāņi arī ir, Albāņi arī potenciāli ir spēcīga komanda. Nu, spēcīga, bet mēs viņus savās mājās uzvarējām. Saku, gribu tā bija uzvara. Izbraukumā gan tur bija zilās liesmās sadegām. Vispār tur bez variantiem izgāja. 4-0, paldies. Nē, patīkami, ka mūsu komandas vismaz rādīja cienīgu futbolu un nezaudēja uz kaut kādu, vājuma pamata. Ok, zaudējums, bet vismaz es uz to raugos tā, kad Auda un RFS vienkārši atdeva visu savus 100 un pat vairāk procentus uz spēli. Jā. Varbūt nepietika, varbūt, ja būtu vairāk laika, varbūt tad kaut ko varētu lietas darīt labāk. Katrā ziņā mēs varam uz to raudzīties, ka nākotnē tās iespējas ir diezgan lielas. Varam raudzīties pozitīvi, ka arī Auda beidzot uz to 3. kārtu tika, lai gan viņi Eirokausās, man liekas, tikai 22. gadā sāk spēlēt, bet 23. Tā kā, Eirokausī, cerēsim uz Rīga FC uzvaras 27. augustā, kad ir, tur tie Fērsala, kā tu teici, viņi ir jāuzvar. Ja nevar Fērsalas uzvarēt, tad kā man? Protams, komanda, kas 5 gadus no savās mājās zaudējusi, ir arī diezgan respektāli pēdējo reizi Klaksvika komanda savās mājās zaudē RFS. Sakritība. RFS. Iesit vārdus. Tu un es par RFS. Jā. Man liekas, mēs esam visi izrunājuši. Mēs esam visam pieskārušies. Es teiktu tā. Tagad ir mans tāds jautājums. Tavas ekspektācijas par Latvijas basketbolu un tavas ekspektācijas par Latvijas futbolu? Es būšu pilnīgs optimists. Saka, mēs ņemam 2-0 basketbolā. Mēs uzvaram Horvātiju un Izraēlu abās spēlēs. Abas spēles, kas būs augustā, mēs uzvaram. Un Rīga FC brauc uz konferenču līgu. Viņi tur ir pelnījuši. Tik 4 gadus viņi mēģina tur. Šī 4. reize, kad Rīga FC mēģina tur spēlēt, un viņiem beidzot tur jābūt. Viņiem ir jābūt tur. Viņi ir pelnījuši vismaz tur spēlēt. RFS, jā. RFS spēlējuši konferenču līgā pret Linfield uzvarēja. Apsveicam. Viņi uzvarēja Apoels cīņā par Eiropas līgu. Patīkams atmiņas, jā. Tad citu spēle pret Linfield. Kā Čempionu līgu? Turpmāk, vēlāk, būs. RFS tur būs. Viss kārtībā. Vai atkal varēs spēlēt pret Ajax un uzvarēsim 1-0? Viss kārtībā. Arī 1-0 uzvar. Viss kārtībā. Tā arī vajag, jā. Tā arī vajag. Arī 1-0 ir uzvarē. Arī neizšķirts Klaksvikā nebija slikti, bet jā. Mājās mēs varam spēlēt 5 reizes labāk un pārliecinošāk. Es tikai ceru, ka Ramīresam tur nebūs veselīgi kaut kas savainots, jo Ramīres izskatījās drusciņ tā apšaubām ar veselību izskatījās. Bet jā, man liekas, mēs esam visu izrunājuši. Tad, dargie draugi, šis bija jūsu sporta podcasts Sporta arēna.
Un Jā. tad jau tiksimies kaut kādās nākamajās nedēļās, dienās ar jums kopā atkal. Apspriedīsim, protams, basketbolu un vēl kādus citus sporta veidus. Droši rakstiet arī, kādus sporta veidus jūs gribat dzirdēt. Jo mēs, principā, varam runāt par jebkuru sporta veidu, jo mēs skatāmies lielākoties uz sporta Par pingpong tenisu tendencēm, aktualitātēm. Mēs runājam par pingpong tenisu un peldēšanu nākamajā epizodē. Vai nē, tas jau vispār tur jau, tad mums būtu jādodas uz Ķīnu un Ķīnā šo reportāžu jāfilmē. Bet labi. Ar jums kopā šodien bija Endijs. Un Krists, jā. Un ar to, redzēt, jā. Protams. Un ar to Paldies. Sporta arēna podcasts atvadās no jums. Tiekamies jau nākamajās epizodēs. Atā. Atā.